Ok, šajā video es gribu pašķitināt vienu jautājumu, kas ir saistīts ar to, vai pieturēties pie savas ekspertīzes, pie savas jomas, pie savas nozares, kur tu esi ilgi pavadījis laiku un tu jūties ļoti zinošs un komfortabls, vai mēģināt mesties jaunās lietās, jaunās jomās un kaut ko eksperimentēt. Man ir tā, ka tiklīdz es mēģinu darīt jaunas lietas, tad man neizdodas, es kļūdos, es izgāžos, un bieži vien es pat nesaprotu, kāpēc es esmu mēģinājis šīs jaunās lietas darīt. Bet tad paiet laiks, es mācos, es atskatos uz to, ko es esmu piedzīvojis, un beigās es esmu pat ieguvis kaut kādu jaunu ekspertīzi un jaunu perspektīvu. Un tas ir attiecināms ne tikai uz biznesu, tas ir attiecināms uz attiecībām, uz garīgumu, uz hobijiem, vienalga ko. Un tāpēc cilvēki, kuri pavada ļoti ilgu laiku, ļoti šaurā nišā jomā, un velta tam visu savu dzīvi, beigās ir tie, kas sasniedz tādus milzīgus panākumus. Bet tāpat laikā, tiklīdz tu kaut kādā vienā lietā pavadi ilgāk nekā 10-15 gadus, tu kļūsti par ekspertu, kļūsti par meistaru, un daudzas lietas sāk atkārtoties, un tajā brīdī smadzenes beidz mācīties. Un kā piemērs, ko es varu minēt no savas pieredzes, ir kreditēšanā un fintechā. Mēs esam vēruši vaļā daudzas jaunas valstis un sākuši darbību daudzās valstīs. Un pirmajos gados, pirmajās reizēs, kad mēs to darījām, tas bija super aizraujoši. Tu brauc uz to valsti, būvē komandu, meklē finansējumu, tas viss ir interesanti, smadzenes mācās, viss ir izaicinoši un interesanti. Bet pēc 4., 5., 6. reizes tas viss sāk atkārtoties, un tu jau vienā brīdī beidz mācīties, un tu jau tādā kā autopilotā sāc strādāt. Un, protams, es nesaku, ka visu vajag strauji mainīt tādā ziņā, ka vienkārši visu savu dzīvi nomainīt. Tas ir vairāk pusmūža tāds krīzes gājiens. Bet tad, kad lietas sāk atkārtoties, nevis to visu nomest malā, bet tad ir svarīgi sākt mācīties jaunas lietas, atklāt priekš sevis kaut kādas jaunas nozares un jaunas virzienus. Un tāpēc tas ir iemesls, kāpēc es video filmēju šajā te apbūves laukumā, Strojkā. Kāpēc? Tātad pirms pāris gadiem es gribēju paplašināt savus soļus ārpus fintech, ārpus kreditēšanas, kas bija biznesa, kurā es biju pavadījis virs 10 gadiem. Un es skatījos apkārt un beigās nonācu pie nekustamajiem īpašumiem. Un nevis tāpēc, ka man nekustamie īpašumi šausmīgi uzrunā vai ka man patīk redzēt fiziskā dabā kaut kādus savu darbu augļus vai ka man interesē dizains. Nē, es beigās nonācu pie tā, tāpēc, ka nekustamajos īpašumos ir būtiska sastāvdaļa ir finansējums, kas ir tas, ko es saprotu. Un tāpat laikā, protams, nekustamie īpašumi ir kaut kas pilnīgi jauns priekš manis. Un tā es kopā ar savu biznesa partneri, tajā laikā draugu, jau biznesa partneri, mēs vairākus mēnešus, pusgadu meklējām dažādas variantus, ar ko nodarboties, nekustamajos īpašumos dažādas objektus, projektus, un beigās nonācām pie tā, ka mēs paši būvēsim dzīvokļu ēku premium kvalitātē šeit pat Rīgā. Un kas notika? Bija daudz cilvēku, kas teica, no eksperti, no nozares, kas teica, ka tas ir pilnīgs stulbis, tērēja savu laiku, nekas neizdosies, vienkārši nedara to. Bija cilvēki arī nozares pieredzējuši eksperti, kur teica, interesanti, labs produkts, mēģini, būs interesanti redzēt, kā tas izvērtīsies. Un, neskatoties to visu, mēs izlēmām šo projektu realizēt, to darīt, un mēs sākām būvniecību īsi pēc Covid iestāšanās, un jau no paša sākuma bija viss process diezgan sarežģīts, bija izaicinājumi ar apstiprināšanām valsts iestādēs, pēc tam sākās karš, cenas būvmateriāliem pieauga nenormāli, līdz ar to mums vajadzēja ieguldīt daudz vairāk naudas. Mums viss būvniecības process ieilga, jo vajadzēja mainīt celtnieku, un līdz ar to bija daudz izaicinājumu. Mēs piedāvājam arī kļūdas komandas būvēšanā, tā kā kļūdu bija daudz, arī apstākļi bija diezgan apgrūtinoši, nevienkārši. Bet neskatoties to visu, tagad ir pienācis principā laiks, kad mēs nododam eksploatācijā, un pirmais šis te solis būs pabeigts. Un te ir dažādas mācības, vai uz šo te pieredzi skatīties dažādi. Viens ir, ka skaidrs, ka man nesanāk, es nesaprotu, lai gan ir uzbūvēta skaista ēka un tas būs lielisks projekts cilvēkiem, kas te dzīvos, bet priekš manis finansiāli iznākums nebūs tāds, kā es biju cerējis. Un līdz ar to man nevajag tādas lietas darīt, man vajag pieturēties pie tā, ko es māku un zinu. Vai otrs, bija kaut kāda apstākļa, kļūdas, kur mēs pielaidām, no tā visu var mācīties un to ņemt vērā, būvējot tālāk. Un arī var ņemt vērā to, ka sākotnēji, kā es biju teicis, man likās, ka es to daru vienu iemeslu dēļ, kas ir, piemēram, nopelnīt kaut kādu naudu uz šo projektu, bet beigās, kad tu to visu izdari, tu saproti īstenībā, ka iegūmi ir varbūt pavisam citi. Manā gadījumā jaunas biznesa attiecības, jauns spēcīgs biznesa partneris, ar kuru es gribu iet tālāk. Un šīs lietas varbūt daudz vērtīgākas ilgtermiņā nekā vienā lietā nopelnīt naudu. Lūk, tāpēc rezumē šai te dilemai, šim te jautājumam darīt kaut ko jaunu vai pieturēties pie esošā, man ir tāda, ka
tad, kad tu jau esi kļuvis par ekspertu kaut kādā vienā lietā, tu esi sasniedzis, ja ne griestus, tad momenti, kur tu jau visu esi redzējis un smadzenes beidz mācīties, tas ir laiks, kad tiešām nopietni pievērsties jaunām nozarēm, jauniem virzieniem. Un manā pieredzē tas sākumā neizdosies, būs kļūdas, bet to svarīgi ir interpretēt nevis kā to, ka man taču nekad nevajag citu darīt, bet to ir svarīgi tulkot kā mācīšanās procesu un ņemt vērā šīs kļūdas un to visu mācību likt iekšā nākošajos soļos. Tā kā tas arī viss šajā video. Cerams, ka jums patika. Laikojiet, subscribojiet, šērojiet un tiksimies nākošajā video.